Tikko kanclere Merkele un Francijas prezidents Hollandes uzrunāja parlamentu. Tur bija ļoti liela vēsturiska atsauce uz 26 gadus atpakaļ notikušo līdzīgu pasākumu, kad Helmuts Kohls, Vācijas tālaika kanclers un Francijas prezidents Mitterāns teica līdzīgu uzrunu šeit. Un abi šodienas Francijas un Vācijas līderi mēģināja sasaistīt šo vēsturisko faktu, ka tas ir tikpat vēsturisks notikums. Diemžēl man šķiet, ka nē. Jo laikā, kad Helmuts Kohls un Mitterāns uzrunāja šeit Eiropas parlamentu, tad bija cerības uz Eiropas robežu nojaukšanu, uz Austrum Eiropas neatkarības atjaunošanu, pievienošanos Eiropas Savienībai, ģimenei. Un bija pilnīgi cita noskaņa šiem abiem līderiem tajā laikā, 26 gadus atpakaļ, un tiem, kas šodien faktiski taisnojās manā izskatā, gandrīz kā tāds paskaidrojums deva par šī gada politiku un īstenībā neveiksmēm, kas bija acīm redzamas kaut vai no, piemēram, bēgļu jautājumu risinājumu. Ja tikai tagad, šī gada oktobrī, var nonākt pie secinājuma, ka ir jāstrādā un jāatrod kompromiss ar Turciju par jaunu bēgļu nometni izveidošanu Turcijas teritorijā un jāatrod šis labākais kompromiss, lai viņus varētu šo statusu izskatīt jau šajās nometnēs Turcijā pirms Egejas jūras šķērsošanu uz Grieķiju, tad kaut kas nav kārtībā. Ja to nesaprata mājā, ka Eiropas Savienības ārējās drošības jautājumu un sadarbība ar robežu valstīm Eiropas Savienības ir tas īstais risinājums. Tas tiešām izskatījās pēc tāda kā paskaidrojuma sniegšanas. Tāpat līdzīgi temati par Grieķijas krīzes risinājumu, kuru var nonākt līdz tādam secinājumam, ka Grieķijas līdera referendums, kurš maksās par Grieķijas parādiem, īstenībā ļoti labs demokrātijas paraugs Grieķijā, ko mēs pieredzējām, tad es domāju, ka kaut kas nav īsti pareizi ar šo attīstības modeli. Līdz ar to, dzirdot vēl vārdus kā jaunus, kā nav nacionālā suverenitāte, ir Eiropas suverenitāte. Vai vēl cits izteikums bija shared sovereignty angļu valodā, kas nozīmē dalīta suverenitāte. Tāda es esmu mazliet pārsteigts, kur mēs īstenībā atrodamies, un man neatstāja šīs šodienas uzrunas citu cerības, tā sakot, zirksti, kā vienīgi to, ka būs grūti laiki Eiropas Savienībā. Vēl vairāk, kad šī šodienas uzruna no šiem diviem valstu līderiem ir daudz uzmanībāk pievērst no mediju puses nekā vakardienas Eiropas Savienības padomes prezidenta Tuska un arī Eiropas komisijas prezidenta Junkera uzrunas, kas formāli būtu lielākie Eiropas līderi nekā šie divu lielvalstu vadītāji. Tas, diemžēl, nav ļoti cerīgi.